Nosa, mosa. Es, Gustavs, kopā ar savu labāko ceļa biedreni Martu atkal esam uz robežas, uz pavasara un vasaras robežas, valstī, kuru tās iedzīvotāji lepni sauc par Ziemeļvalsti, un kur mēs šogad aktīvi atpūšamies jau 10. dienu, Igaunijā. Esam pašos rietumos, Haapsalu, kuras stacijas perons ir pastiepts tara laika vilciena sastāvu cienīgā garumā – 200 metru. Kāds tev attiecības uz dzelzceļu? Unna Kareņina! Tā esat bijis tā, ka 20. gados esat bijis piedzēries mašīnas vienam vilcienam. Viņš nespējas nobremzēt to pirmo vagonu šeit, kur viņam tur rakstīts, viņš vienkārši tikai inecegājas un iebrauc tieši jūrā. Un to mēs zinām kā vienīgo vilcienu avāriju Igaunijas vēsturē. No šejienes dosimies pāri ūdenim, lai paviesotos ģeogrāfiskās vienībās, kas Igauņiem ir simtiem, bet mums latviešiem neviena pati. Salās Hijumā, Sāremā un Kihnū. Pēc pāris stundas, kas jāgaida līdz prāmim, izstaigāsim Haapsalu. Jogid. Te esot laba viduslaiku arhitektūra, kurā spokojas. Ja Igauni kaut ko pārvērš turismā, tad viņi to dara, kā teica senie Inki, goči pendeli. Ja viņiem ir lāču safari, tad viņi saka, ka lāci ieraudzīt var 95% gadījumu. Šobrīd mēs esam viduslaiku pilī, kur dienas laikā 95% gadījumu var ieraudzīt baltu spoku. Sievieti. Nē, klausies, es atkal noskaidroju to, ka viņi nakts laikā tikai var redzēt. Var redzēt tikai pilnmēnesī, augustā, pilnmēnesī uz Ziemassvētkiem un februārī, kaut kad ir pilnmēnesis. In the 15th century, the monastery was very well off. The monks started to go out, not only baptize and bury and marry people, but also to gamble and chase country girls and so on. But definitely the man was from the castle and the girl was from outside. It was a country girl. So they fell madly in love. So for a while they met each other outside the castle. So they still had the boys' choir here, and of course the girl happened to sing as a nightingale. So she was dressed up like a choir boy. For a while they managed to hide themselves in the monk's cell. But then of course one old envious, you understand me, monk discovered it, everything came into public, the man was put into prison and the girl was immersed alive into the walls of this baptistry. That's why she shows herself? Yes, because she hasn't got her peace. Oh, I'm sorry, baby. Since then, at every full moon, you can see the ghost of White Lady at this very window. But the logic says up front was that actually the old monk was very experienced, because if the girl was dressed like a guy and sang like a little boy, the old monk thought it's a homosexual relationship and he would not allow it. This is a very new way of €5. I haven't. Well, later. Bet zin, ko teica mūsu Gita, kad padomu laikā gribēja šo visu uzspridzināt un izveidot šeit peldbaseinu. Pareizi, es arī teikšu, vajadzēja vispār nojaukt. Viņa teica, lakalī, viņa teica, ka viņiem pietrūk naudas priekš tā. Haapsalas vasarnieciskais tēls un maimēneša saule liek sajusties omulīgi kā tādam hobitam, kas iešmaukstinājis izmeklētas cūgaļas sālījumus ar hobitomātiņiem. Un pilsēta, kurai ir piejūras promenāde, tas ir nevien šik modern, bet arī romantiski, kā arī timeless. But if you say that you cannot do anything you want on the promenade, on the old town, you have certain rules here, it means that... I mean building, you can't build what you want to. Well, I thought it's also, you know, it's also like it takes its toll on a romantic thing also, because promenade, it should be when couples walk. So it doesn't mean, it means I cannot go to that lady and introduce myself. Yes, why not? Try. She looks so alone. So why not? It's a romantic period of time, it's spring, you know. It should be romantic. Šeit tas mūks.
veda savu ārpus pils un klostera pilsētas meiteni, un viņš viņai jautāja tā kā tajā dziesmā, kā tu domā, kas te būs, vai Pīters mūs, ja savienosim vādījos? Un beigās tas viss beidzās ar Alana Edgara Poe cienīgu scenāriju. Balto tulpju dobēs ieskautā pilsētas promenāde lepojas ar to, ka savulaik saules rietus te vērojas slavenais krievu komponists Pēters Čaikovskis. Maestro savā 6. simfonijā iekļāvis igauņu tautas dziesmas motīvus, bet hāpsalieši savā promenādē iekļāvuši Čaikovska soliņu. Otrā meitene man jau pasaka šodien 12. Netālu no tā atrodas vieta, kuru ziemā izmanto par ledus ceļa uzbrauktuvi. Krievija, viss baidās no Krievijas, kad lielais kaimiņš, uzmetīs bumbas. Pēters pirmais pateic, kur dzīvoja pēc Ziemeļu kara. Bomārs. Rutlī ielā 4. Kā domā, kā igauniski pateikt par to trešo riteni, par to, kur 2 tur trešais liekas? Es zinu, kā var igauniski pateikt, es esmu stāvoklī. Godu vārdsam, es zinu to frāzi. Tu vari man pateikt, kā tā frāze skan? Minā olen rasē. Few Estonian words you have studied or what? I spent the summer in Hiiumaa. I told you. Yeah. Pagā, Marta, uz kuriem mēs tagad kuģosim? Kuģosim uz mani jaunības dienu zemi Hiiumaa. Es esmu bijis Hiiumā ar kājām apgājis apkārt ar savu skolas biedru Arne Rieksniņš. Viņš ir igaunis. Langi! Esam gatavi šķērsot jūras šaurumu, lai nonāktu Hiiumā salā. Pēdējo reizi es tur biju pirms gadiem 10, Gustavs pirms 15. Labās atmiņas mums abiem no šīs salas jau ir kā sens diapozitīvs. Sajūta ir, bet krāsa mazliet izplēnējusi. Tāpēc esam gatavi salu izķemmēt pa diagonāli un saķert ko vēl nepieredzētu. Kur šodien uzliec melnais asfalts, savulaik bija militāri apsargāta un ar grābekli rūpīgi uzacēta robežlīnija, kuru nedrīkstēja pārkāpt pat par centimetru. Pretējā gadījumā pūstošo kapitālismu augstošajiem tēvijas nodevējiem nevairs svinu, bet visu aptverte bija gatavu salaist mugurā. Šeit cilvēki mēģināja izrauties brīvībā. Dažiem sanāca, dažiem nē. Labi viņš to puķīti vada. Nekas viņam nekaita. Tev jau baili jau ir jau. Baili. Tas vērš tāds neomulīgs bišķiņ, bet tā jau. Man no kā īsti nav bail, pat no tevis nav bail. Vienīgais no kā man ir bail no augstuma. Bāka, uz kuru šobrīd dodamies, svarīgi jutās par padomju laikiem vēl senākos laikos, kad uz tās signāla gaismu paļāvās kuģi tālu jūrā. Slapja viņa pati. Šodien kuģotājiem gan vairāk palīdz GPS gaismiņas ekrānā, nevis tāla gaismiņa krastā. Tālab igauņi Bāku ir mācējuši pārvērst adrenalīnu šļācošā turisma objektā. Tur ir esmu mērītās strādā. Vēroties uz augšu, doma par rāpšanos pa striķi lejā nemaz nešķiet tik pārdroša. Ja Tomas būs par atsvaru, tad sliktākajā gadījumā paģībusi pašūpošos no smēles kā pulksteņa svārsts. Bet jo vairāk riņķus uzriņķo Bākas metāla trepes, jo zemāk papēžos sašļūk mana dūša. Сколько метров? Потом скажу. Хорошо. Говорится, да, узбекистанский остров. Иди, я мечу тебя. Es nevaru vienkārši pastīties to. Tiešām es nevaru vienkārši paskatīties. Ārprāt, es nevaru. Atcerieties, es nebušojos ar bizonu savulaik. Marta darīja to. Varbūt, ka man tagad ir tā reize parādīt savu drosmi un tev savu vājumu. Ja? Es varu vēlreiz pie tā bizona aizbraukt apučoties. Tikai, lai nebūtu no Bākas jālien lejā, ja? Labi. Kā tev patīk? Skats. Līdz ko ir iegūts līdzsvars, var pat krāšņajā horizontā pavērties visapkārt. Nu labi, dažu brīdi pat uz leju arī var saņemt drosmi paskatīties. Un skat. Открой это мужель! Baigais vecis tagad jūtos. Можно закрытыми глазами делать? Боишься, что ты падаешь? Да. Ārprāt, es nevaru. Попробуй.
Понимаешь, ты можешь пойти... Nē, es nevaru. Подожди немного. Это не страшно. Страшно, очень Нет, страшно. сейчас не страшно. Я не могу. Es nevaru vienkārši reāli. Нет, это нормально. Это нормально. Nē, Попробуем. Если... Во, хорошо, хорошо. Я чувствую, я держу тебя. Я могу держать. я не могу. Поставь ноги здесь. Рука вниз. Только сиди. Посмотри здесь. Уже хорошо. Вот так. Хорошо. Хорошо. Иди. Ты сама держишь. Хорошо, очень хорошо. И... Очень хорошо. Нет, это не страшно. Пойди. Иди. Я качаюсь. Хорошо. Я не могу. Atpūtini roku. Paturies vienkārši pakarājies. Ты можешь. Viņa ir drosmīga tā mūsu māte, es ar viņu lepojos šausmīgi. Bet laidies līdz zemē. Miks ei karjunud, Viktor! Tas ir kaut kas drausmīgs. Vienkārši. Peldējusies, tu man esi ziemā ar visu kaut ko, ar bizonu bučojusies, tu esi tagad no bāks ar virvi laidusies. Saprot, tu esi, super Marta man jāatzīst. Kura vēl Marta var tā? Tu esi uzaugs atpakaļ. Uztaisam varoņu bildi. Līdz turaži, ne? Нет, я был мальчиком здесь, а сейчас уже пенсионер давно. Ну, вот про вас вот такую историю слышал про вас именно, что вы не из Хиума сам, что вы приехали сюда. Вот обычно так. Если 30 лет человек приезжий прожил на Хиуму, то его считают своим, но не хиумас. Что маятник делаешь? Какой дьюти у вас? Надо было что? Следить, чтобы включился вечером и утром потух. Вот. 3 человека нас было здесь, с семьями. 3 маячника и... И какой ваш карточный долг сейчас? Никогда не играл в карты. А вот купили. Праздник всегда находился. Да? Конечно. Их было много. Например, Ах, какая драма. наша вот здесь, Пиковая которая дама. здесь у Жизнь нас испортила. секция, она небольшая. Ir svētdiena, vēl pat nav 8 no rīta. Ļaudis jau kurina iekšdedzes dzinējus. Gaida prāmis jau arī ir ieslēgts. No šejienes brauc pāri uz Sāremā. Un viņiem tas prāmis ir tā kā nosacījuma refleks. Viņi zina, ka viņš ir tieši tikos un ir sekundi vēlāk. Un saprāt, ja jūs pasaulē meklējat, ja jums ir ilgas tādas un tāda vēršanās tālē, un jūs meklējat gan sevī, gan tur ārā vietu, kur gali satiekās, tas ir tur. Starp Hiumā un Sāremā. Это правда, что это Саарема как бы побольше становится? Не понял вас. Что Саарема побольше становится, как остров. Как, Ну это обязательно. Когда вода падает, тогда больше, когда поднимается меньше. А вы сами с Хиума или с Саарема? Хиума. Нам сказали, что люди Хиума прощают людям Саарема только одну вещь. Что у сааренцев соседи получат. Может быть, как говорят, верьте людям всегда. Да. А у которых денег больше, у сааренцев или у хиумцев? Я думаю, у хиумовцев. Вот, потому что я не жил на Саарема, а Хиума все богатые. А жизнь где лучше, на Хиума или на Саарема? Везде хорошо, если деньги есть. Bet Igauni vispār jau nav nemaz tik laipni, ne? Piemēram, atņēma Roņu salu latviešiem. Neatņēma. Kā? Es teikšu tagad nevēsturnieka vārdiem, ja? 20. gada beigās tur jau salinieki paši visu izlēma. Un visam atkal pa vidu ir bijis kara māksla, jo kam pievienoties izņem salinieki. Viņi
izlēma pievienoties Igauņu pusē, jo, ja pievienotos Latviešu pusē, būtu jāiet dienēt. Viņam prasīja tikai referendumu? Jā, nobalsoja. Es domāju par to, kā mums ar pašapziņu būtu šodienā pēc milēnija, ja mums tā sala būtu bijusi. Un par to Latvijas ģeopolitiku vispār tā runa ir īsa. Ja domājies, mēs pat vēl vienu streiķīti labas pludmales kurorta atdevām pret mazu 3-stūrīti sēlē būtiņģi savulaik lēšiem. Ko pretī dabājām? Aknīstas galā tur mazu Nu, sēlijā. bet tur toties kāds tautas tērps aknīstē, cik skaisti. Marta līdzi. Jā, bet dasimājas. Nākamā pietura – Sāremā sala. Uzreiz nāk prātā akmeņu un kadaķīšu tēls, bet mums padomā ielūkoties aiz oderes trešajai lietai, kas ar šo salu klišejiski saistās – vējdzirnavām. Būdam Igaunijā vai ar igauņiem, nereiz vien esam izbaudījuši saldi brūnraibu kefīra dzērienu, ko paši igauņi dēvē par kama jahu. Tam ar dzirnavām ir tieši sakars, tādēļ piestājam tradicionālo amatu centrā. Te var nomēģināt lērumu, pašu rokām gatavotu prieciņu. Šie ir galvenie priekšnosacījumi, kādus jūs šeit redzat, lai taptu ar mīlestību cepta maizīti. Jā? Special Island Saaremaa. Home beer? Joo. Okay. Tu man traucē. So, good start. Let's start. Pavisam teica, ka rekāds būtu smuks ābolis, viņš teica, tā jau varbūt būtu arī sirsniņa. Jā, es neredzēju. Sorry. So, you sure you don't need help? Yes. Are you sure? Yes, what? No? What makes a good bread to be good bread? In here, the hot dish must be really, you know, meil siin räägitakse, et seda leiba peaks kergitama, siis et räägite, et noormehe püksid pannakse peale, et see kergitab kõige paremini, naiste riided ei tohi panna. Et siis leib kergib hästi. It's not the answer I was expecting. Mēs te tiesim taisīt to, kas ir 100% igauņu produkts. Ja? Nu, tie būs tādi milti, ko viņi jauc iekšā kefīrā un pēc tam dzēr. Kamā jahu. Bet zini, kā viņi top? Dzirnavās jau brauc dažādi cilvēki un mala gan zirņus, gan kviešus, gan rūdzes, gan miešus. Un beigās bija tā, ka visi tie pārplikumi, viņi sabir vienkārši uz grīdas. Jo ienāca melderi iekšā dzirnavās. Nevar, lai... Kamā jahu! Kad tā kā latvieši atbrauc, taisiet kamā jahu, viņi arī tuči vana Tallinu piepilina klāt. Vajag smuks tev. Sirdī, acu gaišumam Un labām garstāvokļiem. taciem, kauliem. Vai čājiem mēs esam tad kārtīgi. Liekas, šitā ir tā īstā Igaunija, ne? Šitā ir tā dzīve, ko mēs esam pelnījuši. Čau. Igauniem un par Igauniem. Marta, palu, aitā. Beidzamā pietura – sala, kurā daudzi igauņu darboņi sapņo pavadīt vecumdienas Kihnu. Tur pavadīsim 6 stundas no prāmja līdz prāmim, kamēr ir vasara 10 kilometru strēķīt no Sauszemes, tie braukā katru dienu. Es uz Kihnu vēl neesmu bijis nekad. Es neesmu arī. Tētis ar mammu bija vienreiz. Latvijas neesmu bijis. Es zinu, ka mammai bija šausmīgi. Dārdrīz gadījās pa vidu.
Ir arī leģenda par siešanu pie masta, protams, bet tam es īsti neticu. Tie taču viduslaiki. А что везешь? Пустая. Пустая? А ты будешь... Оттуда рыбу сюда. Рыбу? Нам сказали, что на паром нельзя с машиной. Вместе нет. Потому что ты поехал. Я смотрела там на билетах, там было написано, что у местных 1 евро стоит, а не местные 2,50. А как они отличают, которые местные? Это ID-карты. Я думал так. Face control tam saka. Bet tas, ko es esmu dzirdējis par Kihno salu, ka tur tiešām sieviete esot galvenā. Jā? Jā. Sala ir 7. sala pēc Igaunijā pēc lieluma, ja? Viņa ir 7 km gara un kaut kur 3,3 km plata. Tas ir cilvēki, mums iedzīvotāju, kas dzīvo cauru gadu šeit. Ir aptuveni 700, pāri 700, 730 varbūt. 730, jā. Cik latvieši? Latvieši? Viens. Nu, var teikt, ka neviena, jā, jo pēc tautības esmu igaunieta. Mūsu gidei Evī pasē rakstīts igaunieti, tomēr, kā izrādās, skolu pabeigusi un uzaugusi Salacgrīvā, Latvijā. Kihnu salā dzimis Evī tētis, un te viņa uzaudzinājusi arī savu dēlu. Jā, kā tā blūze. Jā. Tā blūze, viņa ir vienkārši tik apdrukāta. Viņa jau, kā viņa jau senī, laikam, tad bija izšūta domāts, vai vienkārši... Šī ir blūze. Meiteņu sarunas sākās par blūzēm jau kā izšūt, un tā sajūtos liekas nedaudz. Jā, šeit ir tas matriārhs, kad sievietes atbild pa visu, tāpēc tas ir nācis no tā, ka kādreiz vīrieši, ko cilvēki šeit nodarbojās. Kādreiz cilvēki šeit nodarbojās ar jūrniecību, zvejniecību un rojniecību. Rojniecību? Jā, rojniecību. Tātad vīrieši pārsvarā bija visi jūrā, jā, un sievietes bija tās atbildīgās, kas uz salas dzīvoja, kas atbildēja par mājsaimniecību, jā. Kāds policists ar jums ir? Šī ir tāda tēma, ko visai gribam skart. Ja kādreiz prasa, vai policists ir, tad mums dažreiz ir jāskatās, kāda grupa mums ir, jā, ekskursijā. Tad dažreiz sakam ir un dažreiz sakam, ka nav. Īstenībā uz salas policisti nav. Atslēgas priekšā, tā kā viņi teica. Jā. Man zināms patīk, ka viņi saka par tām zādzībām, ka tā nedrīkst zakt. Viņi saka, nē, nav jau tā, ka nedrīkst zakt, bet nezog. Nav jau kur braukt, piemēram, šito mēs te varētu nospērt, un kur mēs aizbraukt. Tauta tērpa kabatā pamanu novīdām pa stundām sagatavotu mūsu izklaidēšanās plānu, kuru īstenot līdzēs arī kāda cita ar gruzoviku bruņota dāma. Bet to smieklīgāko Kihnu joku. Es nezinu, Kihnu salā nav tāda joka, es nezinu. Tur būtu vēl salīdzinoši kādām citām salām, kāda ir Kihnu iedzīvotāji, tas ir kaut kāda. Nav. Te nav tā, ka Sārema un Ījumā tur savā starpā viens otru tā kā koži, ja, bet šeit nav. Šeit mēs esam dzīvojam visi jauki. Šeit tuvākā sala ir arī mums radinieki, un tad 1934. 36. gados uz turien aizgāja dzīvot Kihnu salas iedzīvotāji, jo viņiem trūka zeme. Bet kādreiz pāri atpeld mums arī meža cūks, un kādreiz ir tieši atpeld, jo apkārt salām, es teicu, Kihnu salā ir maza salīgs, tad viņam ir iespēja šeit atpeldēt. Ir atpeldējuši rudenī un aizpeldējuši atpakaļ, uzņēmuši dažām ģimenēm pat kartupeļus, jā, rudenī, un tad aizpeldējuši atpakaļ. Vienīgais kriminālo situāciju nodrošina meža cūks, kas zog kartupeļus. Roni mēs ķert nevaram. Kādreiz nodarbojāmies ar rojniecību, tagad vairs roni iespēja nav ķert. Tātad mēs šobrīd atrodamies dienvidu pusē. Izrādās, ka salā ir 4 ciemi, un viņi ir arī tādi, ģeogrāfiski atrodas viens dienvidos, viens ziemeļos, viens austrumos un 4. rietumos. Tie cilvēki, kas dzīvo, viņiem tā kā uzvārdi vispār principā netiek lietoti, ka viņas pārsvarā sauc vārdā un māju vārdā. Būtu Gustavs no Leisbuņģiem. No pārbuņģiem. No pārbuņģiem. Un tu būtu no... Kas mums bija tas otrs ciemiņš? Marimba.
Es domāju, ka e-pasta vietā varētu aizsūtīt vecākiem kartiņas no Kihnu salas ar Kihnu pasta zīmogu. Aiznesīšu uz vienīgo pastakasti Kihnu salā. Sveiks, Gustav! Mūsu Igauni piedzīvojumam reizi ir pienācis gals, tāpēc rakstu tev šo skumjo vēstuli. Kāds gals? Mūsu ziemeļu brāļi nav ne labāk, ne sliktāk. Viņi vienkārši dara. Labi, ka mēs to visu safilmējām un varēsim parādīt mūsu latviešu draugiem. Es nevaru tik ātri, pagaidi, bišķiņ lēnāk. Tere tete tupa tumingana, tere tete tupa tumingana, tere tete uwebedana, tere tete uwebedana, tere tete kuldse tukse koegu, tere tete kuldse tukse koegu, tere tete. Stundu pirms prāmja Gruzoviks pietur beidzamo reizi pie namiņa, kur pagalmā krāšņas kā puķes dzied peonijas status kundzes, kuras vieno mīla uz folkloru. Māja, kurā koncerts vienīgi mums, ir organizēts kādreiz mitinājusies salas visprasmīgākā rokdarbniece. Tagad viņi dzīvojot ļoti tālu no šīs vietas, Kihnu salas centrā. Tas ir pa ceļam uz prāmi, kas mūs aizdīs atpakaļ uz Sauszemi. Klausies, tu kādu vietējo veci esi redzējis? Viņš ar traktoru pavīlēja garām. Bet viņš, ātri to izdarīja. Jā. Un kā tu pats te jūties? Tas man te patīk. Es kā gribēju aiziet padējot ar viņām. Aiziet.